Novadā tiek veidota iedzīvotāju padome, kurā būs pa vienam pārstāvim no katras teritorijas. Šī padome būs kā konsultatīva padomdevēja institūcija, pārstāvot iedzīvotāju intereses pašvaldībā. Tās mērķis būs veicināt gan pašu iedzīvotāju savstarpēju sadarbību un aktivitāti, gan sadarbību ar pašvaldību kopējā mērķa labā, lai veicinātu mūsu novada attīstību. Padome iedzīvotāju interesēs darbosies konkrētos jautājumos: teritorijas labiekārtošana un uzturēšana, kultūras piedāvājums un kultūras mantojuma saglabāšana, saimnieciskās darbības sekmēšana novadā. Padomes darbības virzienos galvenie pienākumi būs: apzināt iedzīvotāju viedokli, izskatīt iedzīvotāju ierosinājumus un sniegt par tiem atbildes, sniegt viedokli par pašvaldības jautājumiem, informēt iedzīvotājus par padomes darbu. Padomei būs tiesības sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai pašvaldības domē, ierosināt publiskās apspriešanas, saņemt informāciju no pašvaldības iestādēm. Padomes sēdes notiks vismaz reizi ceturksnī un pēc nepieciešamības. Sēdes būs atklātas un tajās varēs piedalīties ik viens iedzīvotājs. Informācija par padomes darbu, sēdēm un lēmumiem būs pieejama pašvaldības mājaslapā. Padomes lēmums tiks pieņemts, ja par to nobalsos vairāk nekā puse locekļu. Ja nepieciešams, organizēs tikšanās ar domes priekšsēdētāju un deputātiem, lai apspriestu ar padomes darbību saistītos jautājumus.